Latvijas zvejnieki šogad jūrā varēs zvejot mazāk kreņģu un mazāk brētliņu. Kāpēc ir šāda situācija izveidojusies? Lūkšu pastāstīt ekspertu. Šogad, kā jau katru gadu, ir noteiktas kvotas, uz kā pamata zvejniekiem tiek izdalītas zvejas iespējas. Un kvotas tiek noteiktas pamatojoties uz zinātniskiem ieteikumiem, padomiem. Starptautiska organizācija, Starptautiskā jūras pētniecības padome, kurā Latvijā ir dalībvalsts, šo visu dalībvalstu zinātnieki katru gadu pēc vienotas metodikas vāc bioloģisko materiālu, iet jūrā ar zinātniskiem kuģiem, brauc līdzi zvejniekiem, vācam datus, un tad pēc vienotas metodikas savākti dati tiek salikti vienā katliņā, un tad arī mēs nosakām, cik daudz jūrā ir pašlaik zivis, un tiek veikta gan īstermiņa, gan arī nedaudz garāka prognoze, cik daudz varētu ķert. Tas ir tas zinātniskais padoms, ko zinātnieki iesaka politiķiem. Eiropas komisijai, dalībvalstu ministrijām, un tad sākās politiskās diskusijas par pamatu ņemot zinātnisko ieteikumu, kurā tad arī tiek panākta šī politiskā vienošanās un noteiktas kvotas uz nākošo gadu. Kvotas tiek noteiktas katrai sugai, un sugām pat ir atsevišķi krājumi. Par piemēru reņģe ir centrālā Baltijas jūrā, tā paša augšā, kas mums tur dzīvo. Centrālā Baltijas jūrā reņģei neklājas labi, saskaņā ar zinātniskiem novērtējumiem ir būtiski jāsamazina zvejas izraisītā mirstība vai nozvejoto zīvu skaits. Bet Rīgas jūras līcī reņģei klājas labi. Pēdējos gados nozveju un kvotu pieaugums ir būtisks bijis, lai arī uz nākošo gadu, ja nešaubos, bija -8% samazinājums, bet tas ir salīdzinoši maz ar to līmeni, ko mēs esam uzkāpinājuši pēdējos gados. Tā kā, ja mēs runājam par reņģi, mums ir jāskatās, par kuru reņģi mēs runājam. Ja tā ir centrāla Baltijas jūras reņģi, ir slikti. Ja Rīgas jūras līcis, ir labi. Tad vismaz ir kāda labā ziņa šajā visā stāstā. Jā, es varētu teikt, ka Rīgas jūras līča reņģis skaitās pats labākais Baltijas jūras krājums, vislabāk apsaimniekotais. Mēs varam sist sev uz pleca, ka tas ir divas dalībvalstis, kas tikai zvejo, Latvija, Igaunija. Citas valstis nedrīkst zvejot līcī reņģis. Tātad divu valstu zvejnieki, arī zinātnieki, ilgstoši sadarbojās no divām valstīm kopīgi reisi, un arī kvotas ir pieņemtas pēdējos gados balstoties uz zinātniskiem ieteikumiem. Es domāju, tas ir tas pasākumu kopums, kas arī nosaka šī veiksmes stāsta attīstību. Atklātā jūrā, protams, ir sarežģītāk, ir vairāk dalībvalstis, ieskaitot, es pat teiktu, ļauno Krieviju, kas neseko vispār zinātniskām padomām un bieži vien dara to, ko viņi grib. Tad viņi smeļ tās zivis ārā, cik grib? Jā, to, ko Krievija pašlaik arī ir izslēgta no Starptautiskās jūras pētniecības padomes. Jau pēdējos gadus noteiktā kvota Eiropas valstu zvejnieki plus mīnus ievēro. Savukārt Krievijas zvejniekiem ir noteikti autonomā kvota, kas īsti neiet kopā ne ar zinātnisko padomu, ne arī to kvotu, kas tiek noteikti Eiropas Savienības valstī. Ļaunākais, piltākais padoms ir mēnce. Tā ir šī zivs, kurai Baltijas jūrā galīgi neklājās labi. Vides faktori ir ļoti nelabvēlīgi, par maz sāļuma, par maz skābeklis. Iepriekšējos gados iespējams zveja bija pārāk aktīva, kā rezultātā viss slikti mēncei. Eiropas Savienības valsts ir vienojušās aizsargāt mēncu. Specializētā mēncu zveja ir aizliegta, atļauts tikai neliels daudzums citu zivju zvejā. Tas nozīmē piezvejā? Jā, ķerot reņģis, brētliņus, ir atļauts neliels daudzums mēnces. Eiropas Savienības valsts tā nolēma un ir noteikts aptuveni 500 tonnas uz visu Baltijas jūru. Savukārt Krievija absolūti šo ignorē, un ja pēc tās relatīvās stabilitātes saucamās, cik tad katrai valstī pienākās no lielā katliņa, Krievijai pienācās, ja nešaubos, 5–7% no kopējās mēncu kvotas.
absolūti ignorējot šo, pašlaik Krievija zvejo 80–90%. Tas ir tā skarbā dzīves realitāte, un īstenībā nav daudz politisko instrumentu, kā tad ietekmēt Krieviju. Kā tad ir vispār perspektīva saistībā ar šo te jautājumu? Kā teica viens politiķis, ja valsts atļaujās slepkavot cilvēkus Ukrainā, tad kāda jums ir cerība, kad viņi pēkšņi ievēros zivju labsajūtu un aizsardzību Baltijas jūrā? Tā ir tā skaudrā dzīves realitāte, un Eiropas Savienības valstis, politiķi, zvejnieki pēdējos gados seko zinātniskām padomām, nevienmēr, bet lielos vilcienos seko. Tad mēs redzam šo ļauno kaimiņu, kas, gandrīz vai kā latviešu dziesmā, ko krāja un topa taupītājs, to atnāk paņem lopītājs. Bet kāda ir perspektīva Latvijas zvejniekiem saistībā ar nozares flotām? Kā jau minēju, līdz reņģiem mēs skatāmies ļoti pozitīvi, ir labs pārvaldības plāns. Otra svarīgākā, pat pati svarīgākā zīves suga ir brēkliņa. Tā ir zīves, no kā mēs taisām mūsu leģendārās šprotes. Arī tur mēs skatāmies, ilgtermiņa prognoze ir pozitīva. Atklātās jūras reņģiem, lielai populācijai ir dažādi viedokļi. Izskanējuši viedokļi, ka lielu ļaunumu nodara lielie industriālie kuģi, kas Latvijā nav, tie ir tie paši dāņi zviedri, kas atnāk ar lielu kuģi, nešķirojot, izgrābt lielu daudzumu zivi īsā laikā. Un, ja tas lielā populācija sastāv no tādām mazākām krājuma vienībām, tad viņi, piebraucot tuvāk krastam, var izsmelt vienu, un tie piekrastes zvejnieki var palikt tukši. Kuģis var nomainīt vietu, piekrastes zvejnieki paliek tādā savā vietā, un tā